ticības ceļa sākumā, kad es tikko sāku iet baznīcā, vēl dzēru un pīpēju, pamodos no rīta atceroties sapni, kurš tikko ar mani bija noticis. Sapnī es redzēju sevi kopā ar vēl 2 vīriem, pa labi un pa kreisi, atrodamies uz ceļiem. Pilnīgi pie zemes, rokas arī priekšā izstieptas, galva pieliekt pie zemes. Tādā stāvoklī mēs visi atradāmies iepratī vīram, kas bija uz paaugstinājumu mūsu priekšā, kāds 2-3 metrus no mums. Viņš bija garās, spožās, luminesējošās baltās drēbēs. Viņa galvas atvēja, tika dots man redzēt, bet seju es neredzēju. Un šis vīrs runāja uz mani. Un es skaidri sapratu, ka tas ir Jēzus, ka tas ir Dievs. Tas vēl bija tāds laiks, kad es domāju, ka tā vienkārši varēšu stāvēt Dieva priekšā, ja man vajadzēs. Viņš runāja tādā nedaudz humoristiskā tonī, apmēram tā, bērns, tā nedaudz pārspīlēja, ka tu tā domāju, kad varēs tā vienkārši stāvēt manā priekšā. Jā, un es sapratu, ka patiešām tā ir liela lepnība, kad es tā biju domājis, un realitātē bija pilnīgi savādāk. Jēzus manī vēl runāja kaut ko, kas man netika dots zināt tādā izstāstāmā veidā. Pamodies, es sapratu, ka man dzīve ļoti nopietni mainīsies. Un tā tas arī notika. Uzreiz es netiku atbrīvots no dzeršanas, no pīpēšanas, vēl no daudzām lietām. Bet tas notika ar zīmēm, brīnumiem pēc kāda laika, pēc gadiem. Tas jau ir cits stāsts. Arī tas ir ļoti interesanti. Vēl no vienām liecībām, no liecību daudzumu, kas man ir, var izstāstīt par to, kā es dzirdēju debes Tēva balsi. Jā, es varu apgalvot, kad es dzirdēju debes Tēva balsi. Es citreiz saku cilvēkiem, lai Dievs man sodi, ja tā nebija. Es nebaidos no šīs liecības, jo tā bija debes Tēva balsi. Tas bija sekojoši. Es piedzīvoju tādu pārtaisīšanu laiku, iekšējo dvēseles pārtaisīšanas laiku, kā es saprotu. Kad bija ļoti smagi, grūti, kad nesapratu, ar ko es esmu saslims, jo iekšā bija pilnīga putra. Nevarēja izstrādāt un bija uztraukums un tādas mocības iekšējās. Un tas ilga kādu mēnesi varbūt. Un es arī biju aizgājis uz baznīcu svētdienā, kā jau parasti pieņems. Knap turējos uz kājām, jo bija grūti. Gaidīju svēto vakarēdienu līdz ar visiem. Kamēr pirmie saņēma svēto vakarēdienu, nenāca prātā doma, kad man jau pietiek. Laikam domādams, kad pietiek nāk baznīcā, ja jau tik grūti un tik smagi, ko es te nāku, man nepalīdz neviens. Un pēkšņi man iekšā atskan balss. Nopietna Tēva balss, brīdinoša. Nedusmīga, bet brīdinoša. Apmēram tā tas bija. Tad, kad es teikšu, ka pietiks, tad pietiks. Es savācos, saņēmu svēto vakarēdienu, kā jau saņēmu Jēzus miesu, tā jau palika labāk. Kā saņēmu viņa svētās asins, palika pilnīgi labi. Es atžirgu, un no tā brīža man ir mācība, ka tad, kad ir grūti, vajag paciesties. Debes Tēvs zina visus laikus, notikums un cik kuram ko vajag, kādas grūtības, lai notiktu tas, ko Dievs ar mums grib, lai notiek. Lūk, un to es arī stāstu visiem, kad ir ļoti grūti, cik mēs tur varam lūgties, bet paciešamies. Dievs zina, ko katram mums vajag. Tad Dievs mūs visus svētī. Mīļais debesu Tētis, slāva Tev, gods un pateicība par šo jauno dienu. Paldies Tev par šo liecību. Paldies Tev, ka Tu mūs katru īpašā veidā aicini pie sevis. Paldies Tev par visām svētībām, kuras Tu dod mums katru rītu, piedzīvot, elpot, svēko gaisu, un mēs pateicamies Tev par visu, ko Tu esi sagatavojis, arī tiem, kuri Tevi vēl nepazīst. Ka Tu katram dod šo iespēju glābties, ja vien paši cilvēki vēlētos to darīt, un mēs lūdzamies, lai Tu ieliec arī to cilvēku sirdīs, kuri pašlaik vēl nepazīst Tevi, šo vēlmi
iepazīt tevi un sūti viņu dzīvēs tev ticīgus cilvēkus. Sūti, mīļais, dabas tēti, savu svēto garu, kā izgaismo cilvēku sirdis un uzrāda to vēlmi un vajadzību ilgas pēc tevis. Ka vienīgi tu spēj glābt no visām slimībām, no bēdām, no grūtībām, un arī tad, ja jāpiedzīvo kaut kādas grūtības, palīdz mums nekurnēt. Bīties vienīgi tevi un no grēka, lai mēs bīstamies, un ne no kā vairāk šajā pasaulē, lai mums nav baiļu, lai mums ir drošība tevī. Un pateicīgs sirds par visu, ko mēs saņemam. Mēs ļoti pateicamies Tev par svēto vakarēdienu. Paldies Tev, mīļais Jēzus, par visu, ko Tu izcieti mūsu dēļ, ka Tu nomiri un augšām cēlies, lai mēs būtu glābti, ka caur šo sakramentu mēs varam piedzīvot Tev tuvumu, būt dziedināti, svētīti, tuvoties Tev, būt vienoti ar Tevi kopā. Mēs pateicamies Tev par visu to, ko Tu esi devis, un izlūdzamies Tavu glābjošo spēku, svēto garu mūsu dzīvē, mūsu nākamajiem darbiem un nodomiem, lai šie nodomi saskan ar Tevi, lai mūsu griba ir vienota ar Tavu gribu, lai mūsu prāts ir vienots ar Tavu prātu, ka mums, Tavs mīļais, ir mierīga sirds, ka mums ir glābta dvēsele, un ka visi tie mīļie, kuri vēl šobrīd meklē kaut ko citu, varbūt saprot, ka viņiem vajadzīgs esi Tu. Svētī šajā jaunajā dienā, palīdz mums būt cieši kopā ar Tevi vienotiem. Paldies Tev, ka Tu atbrīvo no smēķēšanas, no visiem ļaunā gara nodomiem, kā cilvēku pazudināt. Paldies Tev, ka Tu vienīgais spēj glābt. Paldies Tev, ka Tu dari brīvus no grēka. Slavu Tev, gods un pateicība. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.